Es esmu Android lietotājs. Ziņkārīgs, bet skeptisks par to, vai iPhone tiešām ir tā vērts. Man vienmēr ir arī iPhone telefoni, kā otrais telefons, testu nolūkos. Tur austiņām, pulkstiņiem, ierīču savienojamībai un tādiem testiem. Un tagad, kā jau katru gadu, jauns iPhone, jauni testi, bet daļa lietu nemainās. Jau kuro gadu. Pārēj uz iPhone arī šoreiz nebija tik gluda, kā gribētos. Principā, es teiktu tā, pārējot no iPhone uz iPhone, viss ir skaisti. Bet ko darīt, ja grib pāriet no Android uz iPhone? Nu re, te ir galvas sāpes. Man bija jāizvēlas vai nu klonēt iepriekšējo iPhone vai izmantot Move to iOS. Teorētiski, Move to iOS būtu ideāls risinājums, jo ļauj pārnest arī, piemēram, mums tik ļoti svarīgo WhatsApp. Bet realitātē nē. Restīvi paskaidrošu. Tu nevari pārnest, teiksim, tikai daļu datu, kā tu gribi. Vai nu viss, vai nekas. Tā kā man patika mans esošais iPhone izkārtojums, WhatsAppu atsevišķi pārdzīt nevar. Un tā tad to nācās upurēt. Un tas laikam ir vairāk kā brīdinājums, ja grib mainīt tik kardināli šīs te ierastās pasaules. Te jau kā, ja, dzīvoju uz Zemes, bet tagad gribi dzīvot uz Mēnesi. Pielāgošanās būs neizbēgama. Pielāgoties iOS joprojām nav vienkārši. Tādi sīkumi kā paziņojumu grupēšana ir dīvaina. Tos nevar iztīrīt visus reizē pat vienas lietotnes ietvaros. Arī personalizācija telefonā joprojām nelīdz galam. Vai nu viss ir galvenajā logā, vai viss paslēpts App Library, kā Apple to vēlas. Vai arī liec mapes un vāc visu pats. Kaut kā viss tā lieki sarežģīti. Bet kopumā jau ir arī lietas, kuras nemainās, bet labi vien ir, ka nemainās. Piemēram, uzbūves kvalitāte ir top. Tiešām, Apple joprojām ir etalons, kā telefons rokā var šķist vienlaikus izturīgs un premium. Bet jā, tiklīdz sāku to lietot, kā tu redzi, es nopirku sev vāciņu. Pirmkārt, tāpēc, ka šis te jaunais Color Infused Titanium, jā, ir ļoti skaists, bet otrkārt, jo tam ir problēmas ar krāsu nodilšanu ap kameru, jeb to kamera plato. Īpaši, ja lieto bez vāciņa vai lietu cietas virsmas, vai to kabatā pēkšņi ir kādas kapeikas, viss noskrāpēsies. Kopumā jau telefons ir smuks, smags, bet nevar teikt, ka nērts. Tas joprojām liek justies, ka rokā tur kaut ko nopietnu. Tieši tāpat ir arī ar šī telefona kamerām. Pārastajam lietotājiem nekā īpaši jauna te nav. Tādā ziņā, ka viss jau ir redzēts iepriekšējos telefonos. Jā, izvelts, nofočē režīmā, viss ir paredzami, viss ir iPhone labi. Vai labākā konkurentiem? Diskutabli un balstīts uz personīgo, manuprāt, patiku pret krāsu profiliem, bet tā kopumā kameras ir spējīgas. Jaunais sensors selfie kamerām tehniski ļauj ierakstīt Open Gate style video, tātad izmantot visu sensoru laukumu, bet īstais Open Gate tas nebūs. ProRes RAW filmēšana ļauj, piemēram, mainīt pēc fakta ISO un white balance, kas parastam mirstīgam pilnīgi neko neizteiks, bet nopietnākiem lietotājiem, kuri savus, TikTokus montē Final Cutā, tas nozīmēs daudz. Telefoto kamera ir uzlabota un uzlabota līdz līmenim, ka tā ir lieliska. Īpaši pārsteigts bija, ka, piemēram, 200% no 4X foto izskatās faktiski identiski 8X foto. Vadīklis ir kameru lietotnē ērtākas, vieglāk lietojams ir teju viss. Un tad nāk mans personīgais favorīts – PAL un NTSC kadru skaita iestatījumi pirms filmēšanas, respektīvi, spildes piemērs gaisma no lampām. Eiropā mums strāva nāk 25 Hz, kas nozīmē 25 kadru sekundē filmēšanu, lai neraustītos. Amerikā ir 24, kas savukārt pieļauj tur attiecīgi 24, 30, 60, kas ir arī tas, kā mani video tiek filmēti, un tu to vari ļoti ērti mainīt. Šis ir kā spēriens pa vārīgo vietu konkurentiem. Selfie kamera savukārt ir nosaukta neglaimojoši, bet izpildījums ir itin glaimojoši, tipa center stage. Tā automātiski saprot un spēj arī pagriezties vertikāli vai horizontāli, ja kāds vēl ienāk tev kaut kur fonā, un kas lieliski, šī selfie kamera ir visiem šī gada iPhone'iem, kas ir īstenībā nepieredzēti dāsni no Apple puses, jo parasti jau vienmēr zemākas klases iPhone tika apdalīti. Sāks ar selfie kameru, kuras fiziski telefonu tur vertikāli, iespēju, jo es esmu šo te jauno feature, ka tu vari arī horizontāli vai vertikāli pats izvēlēties filmēt, pēc ka sensors ir kvadrāta veida un atļauj tādā veidā filmēt. Tiesa filmēšanas laikā to nevar mainīt, tas ir jāpatur prātā, bet šis te center stage fotografijas režīmā strādā. Stabilizāciju arī tu vari redzēt 4K 60 kadri sekundē. ProRes vai logs vai HDR, kas ir ProRes šie režīmi arī strādā, tikai tad ir pieslēgta ārējā atmiņa, jeb CD disks.
Dynamic range. Nu, redzi kā, es tagad uzfokusēju uz pelēkajām debesīm, tagad atkal uz mani. Nu, nepārslēdzās tik lieliski, kā es būtu gaidījis. Un tagad tad galvenā kamera arī 4K 60 kadri sekundē. Stabilizācija atkal pats var novērtēt. Es teiktu, ka tā ir vidēji laba. Nav tā labākā, kāda ir redzēta. Dynamic range. Nu, izskatās, ka te ir pietiekami šai kamerai liels. Un, protams, arī, ja tu ejot zoomot, cik zooms gan ir ļoti smūs, tagad ir 4 reizi, 8 reizi. Nu, tā stabilizācija jau sāk krietni peldēt, bet tik skaidra, skaista bilde atkal uz 1 reizi. Un stabilizācija uzreiz, protams, ir krietni vairāk līmenī. Tā kā tādas lietas ar kameru stabilizāciju gan selfijos, gan galvenajai. Kas attiec uz pašu telefona veiktspēju, tad te, principā, bez pārsteigumiem, iPhone 17 Pro ir dažos aspektos monstrs. Ja nu spēlīšu spēlēšana ir tava stihija. Tas nekarst pateicoties alumīnija unibody korpusam, tā baterija ir respektabli ilga, plus vēl ir tāda interesanta feature kā adaptīvais režīms, kurš pats pielāgo kādas jaudas vajag kādā brīdī. Vispār nekādu sūdzību. Noteikti šobrīd mans uzticamākais telefons baterijas ziņā. Samsung S24 Ultra jau būtu izģērbies krietni ātrāk. Bet labi, šis ir arī krietni vecāks telefons un jau ir arī krietni padrilēts ikdienā. Vēl ir viena liela sadaļa, kur es kapitāli vīlos - mākslīgais intelekts, jeb Apple inteliģence. Tās joprojām īsti nav. Es nu jau esmu teiksim tā pieradis, ka man Gemini Life spēja pateikt, kā ieslēgt kaut kādu nezināmu džakūzi vai ka es telefonā varu ar Gemini sarunāties, kur nezinu, pārkārtot istabu. iPhone tikmēr man it kā piedāvā, piemēram, apkopot e-pastu sarunu. Bet brīdī, kad tā saprot, ka tā saruna ir latviski, itin nežēlīgi pasaka, ka to nevarēs izdarīt. Citas lietas, kuras it kā ir jaunas iPhone Android lietotāji, izmanto jau pāris gadus, vai arī pat ja ir ChatGPT integrācija. iPhone nespēja sarunāties ar mani latviski, ko lieliski spēj Gemini. Virkne šādu te nianšu ir tādas, kuras ikdienā izceļas arvien vairāk, īpaši, ja ir jāsalīdzina ar konkurentiem. Protams, ka beigās ir jāuzdod jautājums, vai šo telefonu nepirkt apdomā shortlistēt vai pirkt. Atbilde, diemžēl, atkal nav tik vienkārša. Ja tev ir 16 Pro, tad es teiktu, ka ikdienas lietotājiem, kurš neapstrādā savus foto vai video pēc tam uz datora, nav jēga šo pirkt. Ja savukārt tu esi parasts lietotājs un vēl staigā, piemēram ar 15 Pro, ja es teiktu, ka uzlādes ātruma, baterija, kameras šo noliek shortlistēšanas plauktiņā, bet pačukstēšu, labāk tad varbūt ir ieķerta 16 Pro. Vēl vecāku aparātu lietotāji arī varētu teorētiski par šo pirkt. Tā jau labs aparāts. Android lietotāji, mani mīļie Android lietotāji, es nepāriešu šo kā savu ikdienas telefonu, bet es ļoti novērtēju, cik lielisks pēc uzbūves ir 17 Pro, cik labas ir tā kameras, bet daži apliskumi mani tomēr nespēja pārliecināt. Īpaši tas attiec uz integrēto mākslīgo intelektu, un šo te telefonu diez vai tīkos vecāka gadagājuma cilvēki, jo viņiem caurmērā ir pilnīgi vienalga par statusu, bet varbūt kā arī par mākslīgo intelektu telefonā, un telefons gluži vienkārši vienmēr paliks telefons. Ir pierasts pie 12. iPhone un varbūt, ka šo lietos tieši tāpat kā 12. iPhone, tikai pukosies tur par jaunām pogām sānos. Einu sazin. Šis ir viedokli dalošs telefons, kurš man pa ilgiem laikam caurmērā patīk, bet, ja ir jāizvēlas, priekšroku tomēr dot un citiem. Un kā ir ar tevi? Padalies komentāros ar savu viedokli, bet visā citādi, tu jau zini, mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!